Labdien! Labdien visiem! Esmu uzaicinājusi uz tiešraidi Antru Benušu. Viņa padalīsies ar savu stāstu, kā viņa 59 gados ir sākusi jaunu dzīvi. Un tagad jau ir pagājuši 8 mēneši, kopš viņa attīra savu organismu un ir ļoti daudz forši rezultāti. Varbūt vispirms padalies, kā tev bija pirms tam? Pirms tam, jāsaka tā, ka tagad jau man sāk aizmirsties, bet pirms 5 gadiem es pārvietojos ar spieķu palīdzību, jo bija problēmas ar muguru un bija nodilis galīgi glužas locītavas kauls. Bet tā kā tajā brīdī es vēl nepazinu Koraļu klubu un visas šīs iespējas, ko sniedz klubs, tad es gāju uz operāciju. Pirms 4 gadiem man ir izoperēta glužas locītava. Ar spieķi es vairs nestaigāju, bet muguru un kāju man sāpēja vēl arī pēc tam. Jūtu, kad ir kaut kas. Un tāds lielais rezultāts man pēc iepazīšanās ar Koraļu klubu un izdejot veselības koncepciju man ir tas, ka man nesāp locītavas vairs, man nesāp gūža un mugura un rīta stīvums, kurš bija neizbēgams un pavadonis katru rītu ceļoties. Tās bija mocības. Šobrīd es ceļos un tiešām jūtos, ka 20 gadus jaunāka man nesāp šīs locītavas vairs no rīta ceļoties. Tas tāds pirmais stāsts. Tas tās locītavas sāpes, muguras sāpes. Jā. Šobrīd man tiešām nesāp vairs no rītiem, es nejūtu neko, es mierīgi ceļos, es varu iet vingrot un uzsākt rīta gaitas bez iestīvināšanās, ielocīšanās, iekustēšanās kaut kādas tiešām. Brīnumi notiek arī 59 gados. Tu vēl teici, ka ļoti grūti bija uzkāpt darbā pa kāpnēm uz 5. stāvu? Jā, es strādāju ēkā, kur jāstrādā, jākāp mums telpas ir 5. stāvā, un pirms koncepcijas es kāpjot uz šo 5. stāvu reizes 2, reizēm pat 3 apstājos, lai atvilktu elpu un atpūtinātu locītavas. Šobrīd es uzkāpu bez apstāšanās un tiešām ļoti, ļoti uzlabojušies. Visi mani kauli, visas locītavas šobrīd ir. Un tu teici arī, ka tu iepriekš ūdeni nedzēri, līdz ar to tu... Vai, tas bija... Kāds bija tavs rituāls dienā? Vai tad ūdeni kāds dzer vispār? Man likās tā, ka, ja grib kaut ko padzerties, tad kafija. Retam tēja, bet pamatā tā bija kafija, no kā viss mans dienas šķidruma patēriņš sastāvēja no kafijas. Viena tasīt pēc otras varēja dzert. Kāds vaļā tā bija kafija. Un vakarā pirms gulētiešanas, lai labāk smiegs, arī bija kafija. Šobrīd mans kafijas patēriņš ir samazinājies līdz 1 tasītei dienā. To visu ir aizstājis ūdens. Rītu es sāku ar siltu sārmainu ūdeni. Un pirmo kafijas tasīti es iedzeru, ja man darbdiena sākās 6, tad pirmo kafijas tasīti man ir ap 10 no rīta. Un principā tā arī ir vienīgā tā izstiepjās, bet pārējās reizes viss man aizstāja ūdens. Tēja tāpat par retam jāsaka, ir tāpat. Pamatā viss mans šķidrumu uzņemšana noteikti var ūdens. Dzeršana uz sārmaino dzīvo ūdeni. Un tagad tev vairs nesāp locītavas, līdz ar to tu vari vairāk kustēties? Jā. Tagad man brīvdienas viss paiet kaut kur braucot, ejot pie radiem, ekskursijās ar jaunajiem, iegūtajiem draugiem Koraļu klubā. Un tiešām man dzīve ir izmainījusies, jo man nesāp vairs. Es esmu vesela, un man vairs nekas nesāp. Un tas bija tavs pirmais pamatas iemesls, kāpēc tu meklēji organismu attīrīšanu? Tu zini, nē, es bieži klausos, ka daudzi meklēja Koraļu klubu atrod veselību, bet es Koraļu klubu atradu kā izaicinājumu sev. Man vienkārši neatceros vairs Facebookā vai TikTokā patrāpījās vienas sievietes, manas tagadējās mentoras posts. Viņa piedāvāja ķermeņa restartu. Un es tajā brīdī biju uzsākusi arī mēnešus pāris pirms es dzirdēju par Koraļu klubu, par šo iespēju brīnišķīgo. Es biju uzsākusi apmeklēt sporta zāli, vingrot. Un tas man tā sasaucās kopā, kad es kaut ko jaunu daru sev, kad es
esmu tagad uzsākusi tādu jaunu ciklu dzīvē, un arī tas man sasaucās, un es domāju, kāpēc ne, pamēģināšu. Ar varu man neviens neko nespiež, ja man nepatiks, es vienmēr varu pateikt nē, ja, bet šo ķermeņa restartu man tiešām uzrunāja tieši ķermeņa restarts, un tajā brīdī es pat neapzinājos, ka man ir veselības problēmas kādas, jo to jau bija jāsadzīvo, aiziet pie ārsta, ārsts saka, ko tu gribi savā vecumā, ja, tad pasties pasē, ja, tad, un es kaut kā ar to biju iemācījusies sadzīvot. Bet izrādās, ka ar to nav jāsadzīvo, ar to var arī kaut kā tikt galā. Tā kā Koraļu klubā es ienācu tādu, kad izaicinājums sev, ja es pamēģinātu kaut ko jaunu un kaut ko tiešām restartēt. Man likās, ka man ir jārestartē, un es tiešām esmu restartējusi. Tev ir citi vēl uzlabojumi pēc tā restarta? Man ir ļoti daudz uzlabojumu. Es tā liekas tādi sīkumiņi, bet es tā padomāju, saliekot uz lapas sarakstīņš, iznāk ļoti liels tas sarakstīņš. Pirmais man parādījās enerģija bija, tāds enerģijas pieplūdums bija, kad es pat nezinu, no kurienes viņš radās. Es to norakstīju uz ūdens dzeršanu, jo es tiešām sāku diezgan tā ieklausījos savus veselības trenerītes Kates teiktajā, kad dzer ūdeni, mēģini, jā, dzeru ūdeni, un man radās enerģija, man uzlabojās miegs. Un nedēļu pēc ūdens dzeršanas un koncepcijas uzsākšanas es pamanīju, ka man nekrīt mati. Jo ikdienas rituāls man bija, kad es izķemēju matus, tad es sauju matus no ķēmas izvelku. Aiziet pie frizieres, frizieres saka, ka jums ļoti krīt mati. Es saku, bet ko es varu darīt ar to? Man neviens neko nevarēja pateikt. Un nedēļu pēc tam, kad es sāku dzert šo brīnišķīgo ūdeni, es izķemēju matus un skatos, vau, ķēme ir tīra, un mati viss ir tur, kur viņiem jābūt uz galvas. Tad nākamais, ko es sajūtu arī tālāk, man uzlabojās nagu stāvoklis. Tā man lūza nagi vienmēr, tikko es kaut kur aizķēros, kaut kur pieķēros, ikdienā es strādāju šūšanas nozarē, un man darbs ir ar audumiem, vienmēr visur ķērās aiz visiem diedziņiem kaut kur kaut kas un aizplīst. Šobrīd arī tas man vairs ir nekādas raizes. Un pats lielākais ieguvums vēl pēc locītavu sāpēm, ja šobrīd jau vairs nesāpēm, man koncepcijas laikā ir aizgājuši 10 kilogramu. Arī tas, es domāju, ka manām locītavām liek tikai gavilēt, kad arī nav vairs šis smagums jānes. Un tas ir daudz, iedomājies 10 kg cukuru paciņas. Jā. To pat es nedomāju, jo es saku, es tajā brīdī, kad es uzsāku visu šo pasākumu, es nedomāju par veselību, un es biju vesela, es saku, man nekas nekaitē, bet šie sīkumiņi visi saliekās kopā, ja? Tātad kaut kādi vitamīni, mikro, makroelementi, kaut kas man pietrūka, jo mati krīt, nagi lūst, ja? Man viss kaut kā tās lietas visas, kad ir, jā, kājām nagusēne man bija, kas ir uzlabojusies. Redz, pie labajām lietām ļoti ātri pieroda, saprot, un aizmirstās jau tagad, kad ir. Tiešām sarakstīts ir jātaisa un jāpieraksta, lai visu to atcerētos. Tā kā ļoti daudz šo sīkumiņu ir, ja, kad izrādās, ka man daudz bija ko uzlabot. Man šis restarts ir noticis, tiešām, man dzīve ir restartējusies pa visiem 180 grādiem. Tu biji gaidījusi, ka svars arī nokritīsies? Nē. Kaut kā līdz tam es biju mēģinājis gan kaut kādas diētas, gan kaut ko ieturēt, kaut kādas ēst šo, neēst to, un kaut kādas atslodes dienas, bet tas viss bija bez rezultātiem. Man tikai gandrīz nāca klāt šie kilogrami visu laiku, kad ir. Un arī teica, tev jau vecums, tev tur pārreiz vecums izmaiņas organismā, tur menopauze un vēl kaut kas, un tāda pauze un šāda pauze, ja, bet rezultāts ir tāds acīm redzams, ja, kad principā viss ir iespējams un dzīvē nekas nestāv uz vietas. Lūk, un ar labo ir jādalās, it sevišķi ar tik labiem rezultātiem un tām pārmaiņām, jo bieži vien cilvēki izvēlās palikt tur, kur viņi ir, viņiem bail no pārmaiņām, bail izmēģināt kaut ko jaunu. Un tavā gadījumā tev nebija bail, tu biji uzsākusi šo izaicinājumu sporta zāli, jauns izaicinājums grupiņā, restartē dzīvi. Jā. Es metos kā atvarā iekšā, tiešām man bija pašai interesanti kaut ko tajā brīdī, kas tas būs un kā es to
izdzīvošu, kā es tā visā iekļaušos un ko tas viss nozīmēs. Bet tādas izmaiņas, kāds ir notikušas šobrīd manā dzīvē, es tiešām nebiju gaidījusi. Un pašai tas ir liels pārsteigums, un es esmu ļoti apmierināta un priecīga. Un tas, ko mēs varam piedāvāt, ir dažādi šie bezmaksas kursiņi. Jā, kursi, kas notiek WhatsApp platformā, un pats tuvākais kurs, kas mums ir pieejams, ir jau no nākamās pirmdienas kustības bez sāpēm, kur Ingu un Valtere sadarbībā ar Evitu Tīdmani dalīsies ar informāciju, kā organisma attīrīšana var palīdzēt locītavu veselībai, kādi ir tie uztura bagātinātāji, ko var lietot, lai atjaunotu mūsu skrimšus nodelušos, lai nebūtu tik liela berze, lai nesāpētu locītavas, jo bieži vien mēs aizmirstam par to, kad vajag savlaicīgi domāt par mūsu locītavu profilaksi. Mēs sevi nodzenām, cits tur lauku darbos, cits skrien nepiemērotos apavos pa ielām, jā, un tad ir meniska plīsums. Un tas viss faktiski ir saistaudu vājums, tāpatās kā orgānu noslīdējums, tāpatās kā urīna nesaturēšana. Tas viss ir, par ko mums vajag parūpēties jau laicīgi. Nu, jā, orgānu noslīdējums un urīna nesaturēšana, tas arī ir par mani Dacīt. Arī tajā ir uzlabojumi, jā, jo pirms koncepcijas es biju bijusi pie ārsta, un ārsts man teica, tev ir 3. stadijas zemes noslīdējums, jāatgatavojas operācijai. Šobrīd man vairs nekas netraucē kustēties, jo bija, kad es jūtu arī pie kustībām, kad man kaut kas ir, kas man traucē tur, ja. Šobrīd vairs nekas no tā nav, un arī ar urīna nesaturēšanu. Iepriekš man bija problēmas. Principā tas bija gandrīz nekontrolējami. Tā es varēju iet pa ielu, un man pēkšņi vajag uz tualeti, kur tualetes nav nekad, ja. Un šobrīd pēc koncepcijas man tas viss ir sakārtojies, un arī ar urīna nesaturēšanu es esmu principā tikus galā. Arī tas ir viens rezultāts. Es saku, tiešām sarakstīns ir vajadzīgs, jo tik daudz visa kā ir. Tā kā, jā. Un par locītavām, jā, visi, kas jūt, ka vajadzētu palīdzēt savām locītavām, nelieciet to skapī atvilkt ne dziļā stūrī, bet tiešām piesakieties uz mūsu projektiņu. Jutīsiet uzlabojumus, iegūsiet informāciju, atbalstu, palīdzību. Un jūs locītavs jums tikai pateicīgas. Tas tikai 3 dienas. Tāds informatīvs projekts ar video formātā, visu informāciju sagatavota, tekstiņi bildītas un beigās ir iespēja uzdot jautājumus un piedalīties noslēguma Zoomā. Pašlaik šāds projekts notiek jau 2. mēnesi pēc kārtas, un atsaucība tiešām bijusi ļoti liela. Bija 350 cilvēki, ja nemaldos, tajā pirmajā reizē, un tiešām dalībnieki ir pārsteigti, dalībnieki ir apmierināti, un ir tādi, kas vēlas turpināt un uzlabot tiešām savu veselību. Citi pieņem zināšanai gan par uzturu, gan par ūdeni rekomendācijas, ko mēs sniedzam. Bet galvenais jau ir sākt. Galvenais ir kaut ko pamainīt savā dzīvē. Tāpatās kā Antrai, šis restarts iedeva tiešām lielu tādu spērienu 8 mēnešos. Janvārī tev viss sākās? Jā. Janvāris, jā. Citam ir dzimšanas diena. Veselības atjaunošanai tev janvāris. Ļoti janvārs, tradicionāli. Jā, tiešām es nenožēloju nevienu mirkli, kad es paļāvos šim izaicinājumam. Ir tikai vienīgi plus un ieguvumi manā dzīvē. Tā kā tie, kas varbūt sadzird un aizdomājās, pamēģiniet, tas ir tā vērts. Tas ir ieguldījums savā veselībā, savās vecumdienās, es jau varētu teikt. Ja, kaut gan šobrīd es jūtos tiešām gadus 20 jaunāk, kā es jūtos gada sākumā. Kā tiekamies projektā, rakstat komentāros locītavas, un Antra vai es jūs uzaicinās uz grupiņu. Viss notiks slēgtā WhatsApp platformā. Jā, tā kā droši nebaidieties. Vismaz noklausieties un iegūstiet informāciju, un tad jau katrs pats izlēma, kā rīkoties, bet iesaku visiem, tiešām no sirds iesaku pamēģināt arī savā veselībā kaut ko darīt. Jo nevienmēr ārsts spriedums tur neko vairs nevar dzīvot, ar to ir jāsadzīvo. To tiešām nozīmē.
Jo arī man pirms operācijas man ārsts teica, tev ir artrīts, tev ir artroze gūžā, tev, ar to ir jāsadzīvo. Pretsāpju tabletes vienas pēc otrām nomainām uz stiprākām tikai, bet rezultāti jau nebija. Šobrīd es jūtu rezultātus visam. Tiešām paldies koncepcijai, paldies šiem produktiem un brīnišķīgajiem cilvēkiem. Saulēcīgi padalījās ar informāciju. Jā, tas man tiešām kādāds jaungad dāvana trāpījās tāda. Tā kā tiešām iesaku visiem un aicinu piedalieties. Jā, paldies visiem, paldies tev. Paldies. Tiekamies nākamā reizē.